Kultūras ministrijas izsludinātā atklātā konkursa rezultātā Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētāja amatā apstiprināts līdzšinējais valdes loceklis Sandis Voldiņš. Amatu viņš sāks pildīt šī gada 4. novembrī. Sandis Voldiņš ir Latvijas Kultūras akadēmijas doktorants, ieguvis jurisprudences maģistra grādu Latvijas Universitātē un humanitāros zinātņu maģistra grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā. Ilgstoši strādājis Kultūras ministrijā un valsts kancelejā, kopš 2019. gada ir Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis. Vadījis vairākus lielu apjomu kultūras pārmaiņu, vadības, investīciju un attīstības projektus, un par savām prioritātēm valdes priekšsēdētāja amatā viņš izvirzījis jauno mantojumu, jauno mākslinieku un operas darbinieku paudzi un arī starptautisko sadarbību. Un tālūk, Monopola viesis šovakar ir Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes loceklis Sandis Voldiņš. Labvakar! Labvakar! Sakiet, lūdzu, kāda bija jūsu motivācija piesakoties konkursam un kādās sajūtās jūs dzīvojat tagad, kad pavisam drīz, jau 4. novembrī, jūs stāsieties jaunajā amatā? Man šajā periodā man nav bijis laiks, tā es to formulēju, gremdēties kaut kādās sajūtās. Ritms ir operā milzīgs, respektīvi. Mēs esam sākuši sezonu, un tad jau, kad opera sāk sezonu, tad opera pa lielam strādā tādā 24/7 režīmā, tā kā no rīta līdz vakaram. Un tur ļoti bieži operā, un tur pabeidzās izrāde, priekšskars jau ir aizvērts, un skatītāji vēl pat īsti nav izgājuši no zāles, bet mums tas, kā saka, nākamajā vakarā jau jābūt citai izrādē, no rīta jābūt jau uzbūvētāji, lai var saukt tādu mēģināt, jau kaut ko pamēģināt un tā tālāk. Un priekšskars aizverās, un mums jau puiši, tā kā nes jau projām un jau mēģina krāmēt nākamo virsū. Un, protams, ka sezonas vidū, tā kā šobrīd, kad sezona ir ieskrējusies tā pa īstam, pa īstam ieskrējusies, tad visi tie procesi ir bijuši tādi, kas man neļauj īsti tā reflektēt vai kaut kā tam līdzīgi. Tas darbu apjoms ir ļoti, ļoti liels, jā. Par to pirmo daļu, kāpēc es vispār pieteicos, man tā ir sanācis dzīvē, ka mūzika man ir bijusi ārkārtēji tuva un vienmēr ļoti, ļoti blakus esoši vispār dzīvē. Mans tēvs bija tāds pašizglītots muzikants, kurš, droši vien, ka tā muzikalitāte man tomēr no tēva ir puses vairāk, kurš spēlēja visas lauku balles, akordeons bija viņa mīļākais instruments, bet viņš prat arī cītaru, spēlēt stīgas, pūst kaut ko un tā tālāk. Un es jau no bērnības atceros, ka mums mājās vienmēr bija tāda instrumentu izlase, un tur jau nebija nekādu šaubu, ka vecāki visus 3 bērnus, mēs 3 bērni esam, mēs esam 2 māsas, visus arī sūtīja, protams, uz mūzikas skolu, un es beidzis arī bērnu mūzikas skolu, tieši dziedāšanu, vokālo dziedāšanu un arī klavieres, un pēc tam, attiecīgi, kad es sāku studēt Rīgā, tad man pirmā darba vieta arī kaut kā sanāca Kultūras ministrijā. Un es tā esmu mētājies, un tad es iepinos kamēr visā tajā bandā ar Māru Sirmo, un tad jau tā bija tāda zelta jaunība, jūs tur jauns gurķis, tur atnācis uz Rīgu, un pirmkārt, tiekat padziedāt. Es vispār uz Rīgu atnācu 17 gados, sāku tā kā studēt arī ātrāk. Es arī klasē vienmēr esmu bijis pats jaunākais. Kāpēc? Tāpēc, ka es biju diezgan labi gāju kaut kā, un vecāki saprata, ka nav jēgas, piemēram, vēl vienu gadu tā kā sēdēt bērndārzā, un es sāku vispār skolā, es sāku mācīties tā kā gadu ātrāk vēl, un līdz ar to man tā kā es vienmēr visās grupās un mācībās vienmēr esmu bijis, tā secīgi ejot pats jaunākais, jā. Fiskultūrā stāvējāt kurā galā? Tā kā vairāk priekšgalā tomēr, jā, pagaršas, laikam vienmēr esmu bijis, jā. Lūk, jā, bet jūs sakāt, ka no tēva tā muzikalitāte, ko mamma darīja, ko tētis un ko jūs vispār Limbažos? Jūs nākat no Limbažiem? Jā, es nāku no Vidzemes, no tāda ciema, kas ir pie Limbažiem, Umurgas, mums tur ir joprojām māja, viena no mājām. Un,
Limbaži, kā saka, visa mana bērnība līdz 17 gadu vecumam mums bija man vienkārši fantastisks. Vienmēr kaut kā ir bijušas tieši Limbažos arī gāja mūzikas skolā pasniedzējas. Tiešām joprojām atceros, mums bija leģendāra Silvija Krampe, piemēram, kas mūzikas literatūru mācīja, bet mācīja nevis tā, ka tur bērni atkaliet, kā saka, tur ziniet, kad tur Beethovens dzimis, kad mirs un kaut kāds gadu skaidrs, ja, bet viņi tiešām pēc būtības prata iedvest tādu ļoti lielu cieņu un ļoti lielu tādu mīlestību un interesi dienas beigās arī par mūziku. Un, tas droši vien man kaut kā visu dzīvi nācis līdzi. Man arī bija divas brīnišķīgas, vienkārši lieliskas klavieru skolotājas mūzikas skolā. Man diezgan labi gāja, un mums ir bijušas ģimenē arī, tajā laikā ir bijuši kaut kādi jautājumi par to, ka es varētu arī turpināt tādu profesionālās mūzikas karjeru. Bet tas nozīmē, ka tur attiecīgi ļoti, ļoti agrā vecumā jūs tur tiešām tiekat izņemts no ģimenes, jums tur jāiet mācīties, tad reiz tas būtu droši vien Rīgas kāda no mūzikas vidusskolām. Un, kā jau 90. gadu vidū, tie apstākļi bija tādi, kādi viņi bija. Un to gluži vienkārši nevarēja atļauties. Un tas tāds ļoti, kas saka, cilvēcīgi saprotam situāciju tajā brīdī. Sakot, jūs pabeidzāt vidusskolu Limbažos. Pabeidzu vidusskolu Limbažos, 17 gados pārcēlos uz Rīgu. Jā. Un? Sāku studēt juristos, humanitārās zinātnes un sociālās man vienmēr ir bijušas interesantas. Es vispār stājos uz juristiem, uz politologiem, uz vēsturniekiem un uz filozofiem. Visās arī tiku budžeta grupās, un tad mēs tur ar tēvu runājām, un tēvs saka, viņš tā kā visu saprot, ja, bet, kā saka, pirmo profesiju tomēr vajag tādu, kā saka, naudas profesiju, un tad jau pēc tam var studēt kaut ko tālāk, kas pašam vairāk interesē, un tā tas arī ir sanācis. Es tiešām pabeidzu juristus, un tad pēc gada sāku studēt lietu, kas man ļoti interesēja. Savukārt tas bija Kultūras akadēmijā maģistrātūrā tieši kultūras teorija. Mums bija tāds fantastisks maģistra kurs, kur mēs bijām tādi dzīves pabērni salasīti no dažādām programmām, un tur bija tā kā salikti kinošņiki kopā ar Zanu Kreitsbergu, piemēram, brīnišķīgi kolēģi Lauma Melēna, ja, un tā tālāk. Mēs bijām tāds pilnīgi savākts kurs, katrs, nezinu no kurienes, es tur vēl no juristiem kaut kādiem ieklīdus, Ronalds Briedis, starp citu, jau atpazīstams, kā saka, literāts, bet mēs bijām pilnīgi salikts, un mums tā dinamika un ķīmija tajā kursā bija ļoti veiksmīgi, tieši tāpēc, ka mēs bijām tik ārkārtēji dažādi, un es teiktu, ar mūsu kursa cilvēkiem mēs joprojām esam tādi labi paziņas un labi draugi arī ar dažiem, jā, joprojām. Tas bija brīnišķīgs posms, jo jūs, tā kā saka, pēc tās salīdzinoši sausās juridiskās teorijas, jā, pēkšņi jums tur, modernā filozofija pie Vilnītes kundzes, jā, mēs pie Silvijas Radzovas viņa lasīja brīnišķīgu vienkārši kursu par sudraba laikmetā krievu literatūru, jā. Juris Čilters mums lasīja interdisciplinārismu, no kuras tā kā neko nesapratu vispār tevi, ko viņš vispār tur stāsta. Ja. Daina Teters mums bija brīnišķīgi pasniedzēja. Tur bija tāda, es teiktu, tāda lietas, kas man visu dzīvi ir tā kā ļoti, ļoti interesējušas. Ja, un pēkšņi jūs tiešām pie šīm leģendām pa īstam varat viņas mācīties. Un tas viss notika vēl vecajā zirgu pastā, kurš nebija izremontēts, nebija ne moderns, nekās. Visi tie aktieri tur apkārt skraidīja, pīpēja iekšā tajā laikā. Tā bija tā kā norma. Tur bija tāda pilnīgi inteliģents bohēma vienkārši. Ļoti ievelkoši. Jā. Un tā jūs tur arī palikāt? Nē, tā es kaut kā arī Kultūras akadēmijā paliku. Jūs uzreiz sākāt par pasniedzēju pēc tam? Nē, pēc tam man bijuši vairāki projekti Kultūras akadēmijā, kur viņi man lūguši pieslēgties uz dažādām lietām, arī uz tādiem ES projektiem. Piemēram, tur bija tāds viens ES projekts par pārmaiņu vadību, kur bija tā kā jāmēģina pārmodulēt kaut kādi dažādi procesi, ja, tad es tur esmu iestājies iekšā un arī ar to darīju. Tur šobrīd arī strādāju Kultūras akadēmijas padomē paralēli. Kādi ir jūsu kursi šobrīd? Es lasu divus kursus. Viens, kas ir, jau, man liekas, 6. vai 7. gads aizies, kas ir par kultūru politiku. Tā ir arī bijusi tāda mana profesionālā darba pieredze, gan maģistriem, gan arī bakalauriem, proti, to, kā vispār kultūra Latvijā ir uzbūvēta, kā viņi finansējas, kādi ir spēlētāji, kādi ir nosacījumi, kas ir kaut kādas lietas, kā budžetējas kultūrā, kaut kādas tādas lietas. Un otru kursu es lasu salīdzinoši tādu ļoti īsu, kas ir ļoti koncentrēts, kas ir jaunajiem aktieriem, jaunajiem koreogrāfiem, jaunajiem kinošņikiem, kas ir vairāk tāds
stāsts par to, kā viņiem izdzīvot, kā brīvmāksliniekiem tādā profesionālajā laukā. Nu, proti, kas ir lietas, kas ir jāzina, piemēram, par nodokļiem, kāds tāds izdzīvošanas minimums, kas ir lietas, kas viņiem jāzina par autortiesībām, kas ir lietas, kas viņiem jāzina te brīdī, tad, kad viņi, piemēram, parakstās nelasot par kaut kādiem līgumiem, un pēc tam secina, ka kaut kas nav tā, kā viņi to bija iedomājušies. Kā nenonākt nepatikšanās ar valsts ieņēmumu dienestu, piemēram. Tādas izdzīvošanas lietas. Praktisks kurs. Ļoti, izdzīvošanas Bet man uzreiz nāk prātā, jūs esat teicis, ka tagad stājoties savā jaunajā valdes priekšsēdētāja amatā, jūs gribētu tā kā pievērst uzmanību tieši jaunajiem. Vai tam ir kāda saistība ar to, ka jūs tos jaunos īstenībā vaigā pazīstat? Tam visticamākais, ka ir kaut kāda saistība, man liekas, tā izglītības funkcija un vispār tavu jauno cilvēku vilkšana ārā un vilkšana industrijā un vilkšana arī operāciju starpā, jā, man liekas, tāda termiņa lieta. Ne visi var izturēt operas tempu un arī specifiku. Mums ir bieži. Man tā ļoti bieži. Respektīvi, cilvēki atnāk uz darba intervijām, un jūs viņiem tur, protams, jautājat, kāpēc jūs, man tur operas sapņu darba vieta, un tā tālāk. Un tad cilvēkiem ļoti romantizēts priekšstats par to, kā ir strādāt operā, bet operā darbs ir ārkārtēji smags, gan fiziski, gan emocionāli, gan arī intelektuāli, jo tas temps un iedomājieties, jums ir gandrīz 600 cilvēki salīdzinoši nelielā mājā ar ļoti sarežģītiem procesiem, kas darbojas 24/7, kur katrs ķēdes posms ir tā kā no svara. Jums ir nenormāls darba laiks. Operā vispār tā kā oficiālā brīvdiena it kā ir pirmdiena, bet arī ne visiem tā pirmdiena, bet tā jūs strādājat no otrdienas līdz svētdienai. Un, kā jau es teicu, no opera, kas strādā, viņi strādā 24/7, un ne visi tiek galā ar to, ka viņu dzīves ritmam, teiksim, tā nav piemērots tomēr tas, ka, jā, jūs jebkurā brīdī, sestdien pat jūs ieplānojat brīvu brīdi, ka jums varbūt nāksies braukt strādāt. Labi, bet mākslinieki taču naktī tur nav. Nē, mākslinieku nav, bet māksliniekiem arī ļoti specifiski darba laiki, ja tur ir rīta cēliens un vakara cēliens. Pa vidu ir jāpaguļ. Pa vidu ir arī, dažiem ir jāpaguļ, un īpaši, tur, kā saka, tām fiziski smagākajām profesijām, kā baletam, elpa ir jāatvelk un tā tālāk, bet, pārējais mehānisms mākslinieki jau ir tikai, rupi rēķinot puse no tā operas stafa, jo tur ir tā kā, desmitiem un simtiem cilvēku, kas apkalpo, lai izrādes vispār varētu notikt. Frizieri, grimētāji, kostīmmākslinieki, šuvēji, ģērbēji, masieri, fizioterapeiti, tā kā viss iespējamais spektrs, un tas jau nav tikai par māksliniekiem, opera par visu kopā. Bet man ļoti uzrunāja tas, ka jūs arī paspējāt pirms raidījuma man pateikt, ka tagad, kad jūs stāsieties amatā, jūs pārunāsit ar visām struktūru vienībām, un viņas esot cik? 43, 44 aptuveni tā. Bet kā tas iespējams? Kāpēc tik daudz? Nē, tas nevar būt bez tā nemaz nav iespējams tā kā īri iztikt, jo, protams, ka tās profesiju grupas vai tie cilvēki, kas pie mums strādā, viņi katrs ir, es tiešām operu redzu kā tādu bezgalīgu ķēdi, tādu riteni, bez katra no tām posmiem, un katrs no tiem posmiem ir ļoti specifisks, kopējais process nevar notikt. Ja? Es vienmēr to esmu bišķi tā kā iesmējis, ka vienīgais, bez kā opera pa īstam var iztikt, lai notikt izrādes, ir tieši valde. Ja? No valdes tiešām pa īstam nekas nav atkarīgs. Bet ja man savukārt neatnāk titru licējs, ja? Es nevaru palaist izrādi, tāpēc, ka man nav kas uzliek titrus, gluži vienkārši tā ir īstā problēma. Ja? Un tādā veidā arī tā opera kaut kā strādā, un tās vienības ir mazas, vienības ir ļoti mazas, bet viņas ir toties daudz. Ja? Tur izrāžu vadītāji, piemēram, bet tiešām ar visiem dāmas. Jūs gribat parunāties? Es uzskatu, ka tas ir vienkārši jādara. Es tā kā mēģinu, es pa īstam pievēršu ļoti lielu uzmanību arī tam, kā šie zobrati savstarpēji strādā, jo tikko vienā ir kaut kāds pārāvums, problēmas ir jau tā kā multiplicējas vairākas reizes. Un, šīs pēdējā mēnesī, man liekas, jau mums ir 2/3 izgājuši. Šodien mums ar baletu bija ļoti trupa, ļoti atklāta saruna, 1,5 stundu un tā tālāk. Tam tas arī ir domāts, šīs sarunas, jo, ja nerunā un viņas nemēģina tās problēmas kaut kā apzināt, tad jau viņas arī uz priekšu ar viņām nekādā veidā netiks. Un, ticiet man, katram ir savas, kā saka, priekšlikumi, sūdzības, vajadzības un tā tālāk un tā joprojām. Un, mēs tur arī bišku tā
Kā saka, piefiksējam viņus, lai viņas kaut kur nepazūd. Tas fails man ir jau simtos lapušu. Jā. Lūk, un otra lieta, par ko jūs arī esat minējis savos perspektīvajos plānos, tā ir starptautiskā sadarbība. Kā jūs to grasāties darīt? Vai mūsu māksliniekus virzīt tur, prom uz ārzemēm, vai savukārt saukt viņu māksliniekus pie mums? Es teiktu, ka tas virziens ir gan, proti abi tie virzieni, bet tādas steidzamākās lietas, ko es no savas puses redzu, ir tomēr. Operas vide ir ārkārtēji starptautiska, un ir zinām tādi tīkli, un organizācijas, kurās jūs vai esat aktīvs spēlētājs, vai neesat tomēr. Un, jāatzīst, ka tie tīklos mēs esam mazliet pazaudējuši, un tie tīkli ir ārkārtēji liela priekšrocība, kur mums ir atkal jāatjauno tāds ļoti aktīvs status, un gluži vienkārši tas jādara. Minējuši kaut vai piemēru, kā saka, ir tāds vienkārši absolūti lielisks meistarklašu tīkls, kas ir starptautisks tīkls ENO, kur jūs varat dabūt māksliniekiem absolūti augstākās kvalitātes meistarklases, mūsējie brauc, viņi brauc un tā tālāk. No opera tur, piemēram, ir bijusi līdz 12. 13. gadam, un tur starp citu visi mūsu šobrīd, kā saka, zieds ir braukuši, jā, un ka tur ir runa, kas ir Čanovskis ir braucis, jā, un tur tajā meistarklašu ietverā atkal no opera jau tomēr ir kompleks mākslas, jo nevar domāt tikai par dziedātājiem, jā, un tur arī, piemēram, Zudzīlo ir braukuši, jā, kā saka, uz scenogrāfijas meistarklasēm un tā tālāk, un šāda tipa tīklos mums ir jāiet atpakaļ, nevis pašmērķīgi, bet tāpēc, ka tie tiešām pa īstam piedāvā tādu jaunas izaugsmes iespējas gan mūsu trupai, gan arī, jaunajiem censoņiem. Protams, bez šaubām. Ja. Tad ir, piemēram, stāsts par to, kādā veidā mēs attīstām meistarklases kopprodukcijas, piemēram, ar citām operām. Mēs pēdējos 5 gados esam gājuši tajā laukā, diezgan daudz arī tās kopprodukcijas taisījuši. Tas noteikti ir virziens, kuru mēs arī turpināsim. Bet tā stāsts ir par to, kā panākt to vilkmi, to kustību gan uz Latviju, gan arī prom no Latvijas. Un man ir jautājuši, vai es nebaidos no tā, to man darbinieki jautāja tādā iekšējā sanāksmē, es nebaidos no tā, ka aizies projām. Un nē, es no tā nebaidos, es uzskatu, ka tas ir vienkārši ļoti loģisks, normāls, dabīgs cikls, kādā veidā tas notiek, un man tiešām vienmēr ir milzīgs prieks, ka kāds no mūsējiem tiešām atkal tiek padziedāt ārzemēs, viņam izveidojas karjera, un tas ir dabīgs ceļš, tāpēc, ka opera ir starptautiska, opera nav lokāla māksla. Jā, mēs zinām, ka atsevišķi operas mākslinieki un baleta mākslinieki tiešām ir zinām visā pasaulē un nesuši to Latvijas vārdu pasaulē, bet mans jautājums ir, vai Latvijas opera un balets kopumā ir zināms pasaulē? Viņš ir mazāk zināms nekā pirms, 15, 20 gadiem. Tā es raksturotu to sajūtu. Rīga savulaik ir bijusi zināmā mērā tāda operas dziedātāju platforma, tieši jauno operas dziedātāju platforma, kur viņi ir braukuši iedziedāt lomas. Atkal, ja jūs tur paskatīties, mums tikko bija Hofmaņa stāsti, paralēli kāda sakritība Metropolitenā arī bija Hofmaņa stāsti, dziedāja Benžamins Bernhaims, viņš pirms tam ir dziedājis Rīgā, jā, pretī Jenda. Jā. Benžamins dziedāja Faustu, manuprāt, pēdējo, kad es biju uz viņa izrādi, kas bija kopā ar Marinu Rebeku. Es tagad gadu gan nepateikšu, bet tas pilnīgi noteikti ir kaut kādi 7, 8 gadi atpakaļ. Jā. Vai arī Asmika Grigorjana. Jā. Šī brīža droši vien, ka lielākā dīva, kas vispār ir, viņa savulaik, es tur diezgan reliģiozi skraidīju, Inārs Lutz bija iestudējusi Manonu Lesko, un es tā kā biju uz pilnīgi visām izrādēm, tāpēc, ka Asmika jau tajā laikā dziedāja vienkārši fantastiski, un tur bija skaidrs, ka tur viss vienkārši būs. Ja? Un jā, tādi lielie šodienas vārdi pirms 10, 12 gadiem principā ir nākuši caur Rīgu. Jā. Baks man ir pašam ārkārtēji tuvs, īpaši labi temperētais klavesīns, gan ne klavieres, labi temperētais klavesīns, jeb klavīrs, kā to dažreiz arī latvisko un tā tālāk. Protams, programmatisks darbs, pirmā daļa 24 fūgas un prelūdijas visās iespējamās toņkārtās, un šī, protams, bija numur 1, do mažors. Man liekas, ka tā Baha mūzika, un īpaši šī pirmā daļa do mažorā, viņa tāda absolūta mūzikas tīrība un skaidrība, tur nav absolūti nekā lieka. Jūs esat pats šo spēlējis? Jā, es esmu šo spēlējis. Man bija gan Annas Magdalēnas Burtnīcas, man bija no Baha mājās, un es viņas, spēlēju pa brīdim, gan vēl šis tas no Baha, jā. Bet tagad arī spēlējat?
Es jāatzīst, man bija klavieres, bet pirms aptuveni mēneša es viņus aizdevu projām, jo man pietrūka vienkārši istabā vietas telpaugiem. Tā bija tāda lieta, klavieres tika iemainītas pret plauktiem telpaugiem. Bet laukos man joprojām ir klavieres. Jūs sakāt telpaugiem, jo patiesībā pirmajā brīdī nevarētu iedomāties, bet jūs esat arī dārznieks ar ļoti lielu praksi, skaistu dārzu un nenosalušām rozēm. Jā, rozes es neklāju. Dārzs man ir Agenskalnā pie mājas, un kaut kā man paveicās. Pilsētā pirmkārt siltāks, Agenskalnā ir ļoti daudz smilts, kas nozīmē, ka tur nav ziemās tādi smagi māli, kas tur visu saldē ilgstoši, tā kā ledus pikuči. Un, pagājušā ziema, kas bija diezgan traģiska, man mammai arī, protams, rozes ir laukos, kur izsala tā kā vismaz 2/3, mums kaut kā Rīgā paveicās. Jā. Kas vēl bez rozēm tur aug? Oi, es pat negribu sākt. Es esmu no tiem dārzniekiem, kam patīk tā, ka viss nepārtraukti ir pārklāts ar kādu zaļumu un tā tālāk, un tad es tur vienkārši bakstu iekšā visu krustu šķērsu, kas izdzīvo, kas neizdzīvo. Bet, īrisi man ir diezgan daudz, jā. Tad man pēdējo gadu tāda aizraušanās ir magonis. Šobrīd ir vienkārši fantastisks magonis, var dabūt ārkārtēji interesantas puķu zirņi, protams, līlijas. Līlijas man ir padaudz, bet tāda mana īstā aizraušanās ir tulpes. Tulpes, es nezinu, es laikam katru rudeni, un es arī tagad gaidu, ja man tikko pirms raidījuma atnāca īziņa, ka kārtējā paka ir atnākusi un zvanīja UPS, ka es teicu, lai viņi ieliek pakumātā. Viņi teica, neziniet, tā jūsu kaste ir pārāk liela, viņi nevar dabūt viņu iekšā. Tā paka nav? No Nīderlandes, protams, no Nīderlandes, jā. Tulpes man ir diezgan daudz katru gadu rudenī, pāris tūkstoši sīpolu vismaz sastādu. Cik liels tas dārzs ir? Viņš ir maziņš, jūs neticēsiet, viņš ir maziņš, bet viņš ir visu laiku, vienos ziedos, jā. Un tad jau jūs, protams, attīstat savu apsēstību, un tad es kļuvu apsēsts ar jau tām vēsturiskajām Rembrandta tulpēm, kas ir tiešām sasodīti dārgas, un viņas nemaz ātri nevar dabūt. Bet atkal, jums dārzā, nezinu, tur tulpīte, kurais tur ir vecums, ja ir kaut kāds 120 gadi, tiešām vēsturiski saglabātu tulpīti, un tas tāds ilgs sirdi, jā. Tagad mūsu sarunā iesaistās kāds cilvēks. Es, diemžēl, neesmu Sanda draudzene, bet ar Sandi mūsu ceļi ir saskārušies darba lietās. Gan runājot par operas ierakstiem un tiešraidēm Radio Klasika, gan arī tiekoties un diskutējot par visdažādākajiem jautājumiem mūzikas padomē. Un tas, ko es Sandi apbrīnoju, ir viņa spēcīgā loģika, ļoti ass jurista prāts, bet savienojumā ar māksliniecisku dvēseli, un man šķiet arī labu gaumi. Tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka to visu, plus vēl savu lielo pieredzi, ko viņš ir guvis strādājot gan kultūras ministrijā, gan arī operā, viņš varēs jau no novembra likt lietā, vadot šo namu un uzņemoties jau lielāku atbildību par to, lai mēs patiešām būtu reģiona labākais teātris ar ambicioziem plāniem un atgrieztos arī starptautiskā apritē. Bez tā, ka Sandim ir milzīga profesionālā kapacitāte, ko viņš neierāmē 8 stundās, viņš ir arī ļoti sirsnīgs cilvēks ar brīnišķīgu humoru izjūtu. Man simpatizē viņa darbošanās Pārdaugavas mājas puķu dārzā. Es ceru, ka Sandi tu kādreiz uzaicinās tur pavakarēt. Man patīk arī redzēt viņa ražas bildes no lauku mājām un, protams, viņa pilnie sēņu grozi, kas reizēm satracina. Un es tev varētu uzdot arī jautājumu, vai sēnes cepot tu uzliec pannai vāku vai nē? Bet tas tāds sīks jautājums. Bet otrs, iedomājies, ka tev ir pilna ķeša ar naudu. Mēs zinām, ka operas pasaule balstās ne tikai uz labiem kontaktiem, bet arī labām finansēm. Kuru no māksliniekiem, solistiem, diriģentiem, mūziķiem, režisoriem tu kā pirmo uzaicinātu uz Rīgas operu? Protams, pazināt, ka tā bija. Protams, ka tā bija mīļā Gunda Vaivoda, kurai ir skaistākais kabinets Rīgā, manuprāt. Viņa man nesen tur parādīja, tas tiešām ļoti iedvesmojošs. Kādas ir atbildes?
Par tām sēnēm vispirms. Ok, tad sēnes es cepu bez vāka, bez sīpoliem un bez sāls, jo sēnes es saldēju. Es nevaru, man nepatīk marinētas sēnes un tā tālāk. Sēnes mēs tomēr saldējam ģimenē un tādā ziņā, jo tīrāka garša, jo labāk. Sviestā? Protams, ka sviestā. Protams, kur gan citur sēnes vispār var cept olīveļu. Tā taču, ka tāda apgrēcība vienkārši sēnes maitāt, jā. Un ko jūs aicinātu, kad būtu pilna ķeša ar naudu? Labi, es sākšu no otra gala, no tādiem operu režisoriem. Man ārkārtēji fascinē 4. Ja? Mums, laikam, ierobežots laiks, tāpēc es gari nevarēšu runāt, bet no tādas nosacīt jaunās paudzes man Tobijas Kracers vienkārši ārkārtēji fascinē tas, ko viņa dara Lidija Štaire, tas, ko viņa nes skatuvē un dara ar scenogrāfiju un kā viņa pārspēlē visus šos te arhetipiskos, bieži vien diezgan banālos operu sižets, viņa spēja pārvērst tādos asos nervos. Varļikovskis neapšaubā. Un, protams, ka, kas Lučī, Romeo, kad tais, laikam tiem visiem 4, ko es šeit nosaucu, tomēr ir ļoti raksturīgi, es teiktu, katrs strādā savā estētikā, bet viņiem visiem ir raksturīgs tas, ka viņi skatās uz operu tā, kā viņi ir iecerēti, kā uz totālu mākslas darbu. Ka runa nav par to, ka ir kaut kādi kostīmi, kaut kādi dziedātāji, kaut kāda režija un tā tālāk, ka viņi visi tiešām tver to operas esenci. Operas esence un skaistums ir tajā kompleksumā, ja? Bet kas strādā kā viens. Ja? Tā ir tā lieta. Jā, jūs man rādat ar pirkstus aizrunājot. Es nesapratu. Es atvainojos par šo mazo intermezzo, jā. Kas attiecās uz dziedātājiem, tas ir ļoti labs jautājums šobrīd, jo jums vienmēr ir tāda izvēle, uz ko jūs gribētu tiekties, vai tie ir, kā saka, jau atpazīstami vārdi, uzvārdi, kurus jūs vienkārši atrādat, jā. Vai arī mēs runājam par kaut kādu tādu bišķi konceptuālāku izrādi, respektīvi izvēli, ja. Es teiktu, ka nākamajos gados sāksim kaut vai ar to, ka operā būtu tiešām ar milzīgu prieku sagaidīt Marinu Rebeku atpakaļ. Protams, Marina nav ļoti, vismaz kādu izrādu nodziedāt. Es jau neceru uz tādu, ja, kā saka, ka Marina Rebeka varētu nākt trupā. Tas vienkārši nav reāli, ja. Kaut arī, un saka, tur pilni ķeši naudas, ja, un var jau būt, ja. Bet es droši vien, ka domātu tieši tīri tādā mūsējo, vairāk izlasēju, jo vispār jau pasaulē labi dziedātāji ir daudz. Ir diezgan daudz. Ir, protams, zināma daļa, kas ir tāda topa, un tur līdz Davidson, teikt, super atpazīstam un tā tālāk, ja. Bet es droši vien, ka tomēr skatītos vairāk tajā virzienā, kas ir jauni, uzlacoši cilvēki, plus arī mūsējie paši. Bet tas, ka tomēr būsim reāli, katram, ja jūs neesat kaut kāds šausmīgs darbas, ir pilnīgs fenomens, kā piemēram tur Asmika vai tur vēl daži cilvēki, katram jau tas repertuārs sanāk kaut kas labāk, kaut kas sliktāk. Ja. Es te nesen atklāju, piemēram, Adela Zaharija, tur tajā Lučijā de Lamermorā, tā kā viņa dziedi, tā neviens tā kā gadiem atkal nav dzirdējis, ja, dziedājis to, nevienu kaut tur, varbūt Natalija de Sē savulaik un tā tālāk. Ko mēs klausījāmies un kāds būs komentārs par šo mūziku? Tas bija Mocarts, tā bija opera Figaro kāzas. Un tā ir tāda aina no 3. cēliena, kur grāfiena Alma vīra mēģina atmaskot vīru neusticībā, un kopā ar Suzanu viņas raksta tādu zīmīti vīram, lai viņu pieķertu. Un šīs tās skaistās tās zefīra ārijas, ja, tur tāda ļoti, protams, rīmta sajūta, bet no apakšā, kā saka, emocijas vārās. Bet Mocarta mūzika jau vispār, viņa tik ārkārtēji apgarota, tik ārkārtēji viegla, šķietami viegla. Un atkal, ja mēs runājam par tādiem brīnumiem, vai kas man kādreiz fascinē, vai ne? Iedomājieties, taču pirms nedēļas tika atklāts jauns Mocarta darbs. Kā vispār kaut kas ir iespējams? Skaidrs, kādā arhīvā, kādā bibliotekā kaut kur aizkrits. Nevar būt kāds viltojums. Tas ir fantastiski, ka joprojām, ja, tā kā visu laiku kaut kāds tādas brīnišķīgas lietas notiek mākslā un mūzikā. Satriecoši. Ir atzīts par īstu, tur bija kaut kāds smalks fonds, bija kaut ko tur izpētījis, leģitimizējis un ir atzīts, ka ir īsts, jā. Jā, iestudē. Nē, tas ir tāds īsts instrumentāls darbiņš, to mēs gluži varbūt nē, ja? Saka, jā, nav mūsu profils īsti, jā. Mums ir vēl kāds runātājs. Tad sākšu ar to, ka es esmu liela Sandu fani jau vairāk nekā 16 gadus.
precīzi iepazīšanās mirklī es neatceros, diemžēl, bet tas noteikti saistījās ar mūsu abu profesionālo darbību. Kultūras jomā Sandis bija un vēl joprojām ir augstākā līmeņa jurists, tad sākotnēji kultūras ministrijā, bet gadiem ejot jau daudz plašākā līmenī. Un pa šiem gadiem mēs esam turpinājuši dažādos veidos sadarboties gan profesionāli, gan arī, kas man nemazāk svarīgi, kā draugi. Tas, ko man liekas svarīgi pateikt par Sandi, ir tas, ka tādu cilvēku mūsdienās praktiski vairs nav. Viņā ir kaut kas apbrīnojami dišciltīgs. Tur apvienojās inteliģence, zināšanas, prāts. Viņš ir visaugstākā līmeņa, kā jau es teicu, profesionāls. Pie tam profesionāls ne tikai vārdos, bet arī darbos. Proti, viņš tiešām ir reizē arī rīcības cilvēks, kuru vada šī misijas apziņa. Viņš tiešām mīl šo mākslu un kultūru, viņš mīl arī šo valsti. Un tāpēc viņš ir gatavs, manuprāt, celties un krist, lai uzlabotu lietas, kas, manuprāt, ir ļoti cēli. Viņš ir izteikti godprātīgs un godīgs privāti vai ārpus darba. Atkal jau es varētu ilgi un tiešām no sirds jūsmīgi stāstīt par Sandu, bet varbūt no visām viņa rakstura īpašībām gribētu izcelt viņa izcilo humoru izjūtu, bez kuras, manuprāt, viņš jau sen būtu padavies vai kādā ziņā nebūtu varējis izdarīt tik daudz. Man sen nav bijis tik liels prieks, un izmantojot anglisko terminu excitements vai tādas patīkamas trīs, domājot par to, kā mainīsies mūsu nacionālā opera, un es tiešām ar nepacietību gaidu, kā tajā atgriezīsies starptautiska līmeņa posme. Noslēgumā gribēju uzdot Sandim 2 jautājumus, vienu nopietnu, vienu nenopietnu. Nopietnais jautājums, ja nebūtu budžeta ierobežojumi, ko Sandis gribētu redzēt? Kas ir viņa sapnis tam, ko uzves uz Nacionālās operas skatuves? Un, ņemot vērā to, ka Sandis ir liels un tiešām ļoti labs dziedātājs, kas ir Sanda mīļākā karaoke dziesma? Bučas un novēlu veiksmi. Esmu 100% pārliecināta, ka viss izdosies. Jā, un to saka. To, protams, saka Zane Čulkstēna persona, kura, saka, papalējot Jetei, kā saka, tika aizvests kā reiz manas vecās klavieres, lai tad Jete mācās, un pilnīgi sakritība. Un Zane, protams, mēs ar Zane esam tā kā tiešām sen pazīstami. Savulaik bija iesaistīts arī kimā, tad, kad viņš sāk attīstīties, mēs tur kopā pamatus likām, un arī tagad, jā, kā saka, jauno māju dabūjot kimam Hansas ielā, tur arī savu roku pieliku. Man jāatzīst, ka blakus tai mūzikai vizuālā māksla, īpaši laikmatīgā māksla, man arī ārkārtēji tuva. Ja, tas ir lietas, kas man ļoti fascinē. Un tā misija savukārt, ko mēs tā ar Zani ar cukurotiem komplimentiem, protams, apmainamies un tā tālāk, bet arī tas, ko, droši vien, ka Zani man ir tāds labs draugs paziņā ilgs laiks bijis, tāpēc, ka arī Zanē ir tas drives paņemt kaut kādu noteiktu lietu un vienkārši viņu dzīt uz priekšu. Droši vien tas kaut kas līdzīgs. Jā. 2 jautājumi bija. Ko gribētu redzēt uz skatuves? Tā kā laika ierobežojums, Zana noklausīs, ko es atbildēju Gundai, un tas būs aptuveni tas pats, jā. Jo jautājums ļoti līdzīgs, vai ne? Jā. Mums ir vēl viena meitene runātāja. Ar Sandu es iepazinos laikā, kad viņš strādāja kultūras ministrijā kā valsts sekretārs. Redzot viņa darbīgumu, apņēmību, ieinteresētību, arī kompetenci un zināšanas, man likās, jā, šis ir cilvēks, kurš tiešām ir īstajā vietā, un viņš varētu ļoti daudz labu paveikt kultūras jomas dažādu nozaru labā. Un tad bija tāds gadījums, kad mēs satikāmies vasarā Francijā, Montpellier festivālā, kur es biju aizbraukusi, lai klausītos koncertu, kurā piedalījās mūsu tā brīža mākslinieckais vadītājs Andris Poga un mūsu
koncertmeistars Georgs Sarkisjans, bet Sandis atradās Montpellier festivālā, jo viņš bija devies tur kopā ar radio kori kā papildnieks, kā papildus dziedātājs, kā to sauc. Protams, iznāca pēc koncerta pasēdēt un parunāt par visu ko, un tad man vēl vairāk nostiprinājās tā doma, ka jā, šis ir interesants savienojums, kad cilvēks no vienas puses ir augsts ierēdnis, un no otras puses viņš arī darbojās šajā jomā pats kā muziķis, kā dziedātājs, un man likās, jā, tas tiešām ir lietas koks. Zinot, cik daudz dažādus pienākumus Sandis ir veicis agrāk un arī turpina šobrīd veikt, gan kā ierēdnis, gan kā menedžers, gan kā pats būdams mākslinieckajā daļradē iesaistīts, gan arī nodarbojoties ar zinātnisko pētniecību, studējot doktorantūrā, tad es gribētu Sandim pajautāt, kurš no šiem žanriem tomēr tev ir vistuvākais sirdī? Nu jā, vispirms pateiksim, ka runātāja bija Indra Lūkina. Un kurš no šiem žanriem tuvākais? Tāds ir Indras jautājums. Droši vien, ka es tādu pašu tuvāko nevarētu nosaukt. Man tā kā fascinē visi tie virzieni. Man jāatzīst precizitātē, ka Indras teiktais, ka es doktorants gluži neatbilst patiesībai, jo eksmatrikulēju, jo gluži vienkārši, eksāmenis es nokārtoju, ļoti labi nokārtoju, bet tad jāatķirās tur promocijas darbs, un tas darba ritms šobrīd ir tāds, ka man nav laika viņu rakstīt pa īstam, tā kā uz brīdi es doktorantūru esmu atlicis un promocijas darbu nerakstu precizitātē. Bet, jā, pētniecība man patīk, man tiešām fascinē, un droši vien, doktorantūra jau vienmēr ir, tomēr ceļš uz pašu, un tas ir tāds process, ja ne jau tur rezultāts un tā tālāk. Ierēdniecība vai vispār administrēšana teikšu godīgi, man interesē tikai tik tālu, cik tālu jūs varat izdarīt kaut kādas lietas. Tas gan man laikam ir bijis dzīvē raksturīgi, ka man motivē tikai rezultāts. Ja, tikai rezultāts. Piemēram, tikko jūs man stāstījāt, ka jūs esat saglābis mūsu Latvijas radio kori. Es personīgi ne, bet es biju, protams, iesaistīts ne tikai es tajā periodā, kad iepriekšējā krīzē 7. 8. gadā, piemēram, bija skaidrs darbinieks skaits jāmazina, tiešām tie bija mežonīgas problēmas, un, piemēram, arī Latvijas radio bija milzīgs finansiāli izaicinājums, sauksim to tā, kādu izaicinājumu, vienkārši griez budžetus, jā, vienkārši mežonīgi griez budžets, un jā, un tad zem sitiena vienā brīdī bija arī Latvijas radio kors. Un tad tas risinājums bija tāds, ka Latvijas radio kori, piemēram, pārlikt pie Latvijas koncertiem, saglabājot to nosaukumu. Un atkal, ja skatos atpakaļ uz tiem pilnīgi ārprātīgo 7. 8. gada krīzi, kad viss bija jānomenedžē, kopā ar ministrijas komandu, jo samērā esmu komandas cilvēks. Vairāk, man ārkārtēji svarīgi, kad kolēģi spēlē komandā. Tomēr mēs izgājām no viņas nepazaudējot nevienu kolektīvu. Mēs beigās finišējām tā, ka nekas tāds būtisks netika pazaudēts, un pat Latvijas radio džeza Big Bands, kurš gan uz brīdi tika pazaudēts pēc zināmas iterācijas, jau ir atpakaļ, ierindā un atkal jau strādājām. Bija trešais virziens, ko Indra tik ļoti glaimojoši par mani izteicās par mākslu. Es tiešām godīgi varu pateikt, ka es nevaru pateikt, kurš ir. Es tā kā, nezinu, kas saka, tāpat kā par bērniem. Ja, visi bērni mīļi. Visi mīļi, skaidrs visi mīļi, jā. Es jums novēlēšu, lai jums tad veicas visos virzienos, kurus jūs pats izvēlaties. Un milzīgs paldies, ka jūs atnācāt uz šo sarunu. Paldies!